Sātana izdzīšanas. Šis mūsu mācītāji Jūlijas un Staņislava Saltaņenkos prediķis man īpaši patīk, un es to esmu skatījies un klausījies neskaitāmas reizes, un ar katru reizi tur atrod ko jaunu. Es ieku katram to noskatīties. Izdīt sātanu, tā ir laba lieta. Un ja mūsos ir sātans, mēs esam garīgi beigti, miruši. Bet, kad sātans ir izdzīts, tad paliek tukša vieta, kura ir jāizpilda. Ja mēs tur nesējam Dievu vārdu, tad atnāk vēlns un viņa bračkas. Ar sātanu izdzīšanu vien tāpat nepietiek, jo galvenais ir tas, ka mūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā, un mēs tukšo vietu apildām ar Dievu vārdu. Un miesas cilvēks nespēja saprast garīgo, bet garīgais var spriest par visu, ja tam ir Kristus prāts. Un ja mēs esam miesiski, mums nav Dieva prāts, bet vēlna saprašana, kas mūsu prātus sabojā. Garīgo saprašanu mums dod Kristus baznīca, nevis pašam pēc sava prāta saprast rakstus. Kad mēs paļaujamies uz sevi, mēs nonākam Ādama un Ievas pozīcijā. Brīvība ir tur, kur ir Dieva gars.